Gribu pastāstīt par mūsu griliņiem, ko mēs tā kā maijā palaidām gaisā. Kā viņi izskatās. Šitas gan nav standarta variants, ko mēs turam uz vietas. Šitas ir speciāli pasūtīts. Klients gribēja dziļāku un ar savu uzrakstu sānā. Tādas arī var pasūtīt. Šitas ir sanāk 25 cm dziļš. Mūsējā standartā ir 16 cm dziļi, ko mēs piedāvājam. Jo tas nozīmē, ka nevajag tik daudz ogles. Pirmām kārtām mēs dodam līdzi komplektā vāku. Viņš ir pulverkrāsots, viņš tā nerūsēs tik viegli, ātri. Viņš pasargās to grilu no tā, kad grils vienkārši bezjēgā ārā rūsēs. Jo pārsvarā ir tā, kad visas šitās kurināmās lietas ātrāk nolietojas no laikapstākļiem nekā no lietošanas. Nākamā lieta. Rekur ritenīši. Viņu ļoti forši var aiz šitās vietas pacelt un aizstumt, kurien tev vajag. Plus vēl rokturis, kurš ir domāts pacelšanai. Viņa var izmantot, lai tur kaut kādu vielīti pakarinātu vai kaut kā tam līdzīgi. Jūs jau paši noteikti izdomāsiet. Plus vēl tas, kad apakšā ir tāds liels plaukts, kur var palikt ogles, piemēram, vai kaut kādas restītes. Unisānos liels, tiešām liels plaukts. Video to nevar baigi redzēt, bet dzīvē tiešām viņš ir pusmetru un baigi ērti. Un tas nav tā kā lielai daļai, ka tie plauktiņi ir vienkārši tādi simboliski, bet te točno riktīgi svaru var likt virsū. Kas mums ir tāds riktīgi savādāks un kāpēc tieši mūsējo vajadzētu izvēlēties? Mums ir interesanti iesmi iegriezumi. Viņi tādi specifiski izskatās, bet viņi tiešām darbojas. Iesmiem, kur ir tā vītņotā, tā spirāle, ja? Kā tu pagriez to iesmi, viņš tajā pozīcijā arī paliek. Nākamais, vislielākā fīča ir tas, ka mums gaiss iet šitā gan pa apakšu grīdiņai, gan pa augšu. Un galvenais, ka pati grīdiņa vispār lielākajai daļai tāda nav. Bet es pateikšu, ka tas ir nereāli liels bonus, tāpēc, kad ogles ir visu laiku sarkanas un pelni tādas sīkās daļiņas, viņas vienkārši aiziet vējā. Grīdiņu var izņemt ārā, lai iztīrītu. Tas piedos riktīgi augstu temperatūru. Tā kā grīdiņā ir atvērumi, urbumi, pa turien gaiss nāk iekšā. Un pa šitiem urbumiem uz oglēm arī no sāniem nāk. Biezums 3 mm, karkas ir no 25 kvadrātcaurulītēm. Riktīgs tāds aparāts. Pieejami mums divi izmēri ir, mazāks un lielāks. To var mājaslapā apskatīties. Un cenas ir ļoti draudzīgas. Tā kā var apstīties mājaslapā un pasūtīt.